Sveicināti, dāmas un kungi! Esam atgriezušies 2024. gadā. Sveiciens visiem, laimīgu jauno gadu. Puķi gads, lai atnestu tādu rītīgu spēku un enerģiju darboties, un lai viss iet tā kā iecerēts. Un esam atpakaļ atgriezušies vērtīgākajos darījumos, un šim raidījumam mērķis ir apskatīties ļoti, ļoti interesants nekustamā īpašuma darījumus visā Latvijā. Šobrīd mēs esam paskatījušies jau dažādus darījumus Kurzemē, Pierīgā, kā arī kaut kāds dažs darījums Rīgā. Un šodien mēs dosimies uz Vecrīgu. Un Vecrīgā pēc manas, pēc idejas, pēc kā es domāju, vajadzētu būt ļoti interesantiem darījumiem. Un šodien skatīsimies tikai dzīvokļus, jo es domāju, ka ar zemes darījumus tur redzēt, ko nebūs. Skatīsimies, kas par darījumiem notikuši ir Vecrīgā pa dzīvokļiem, 1 gada nogrieznī. Tā kā dodamies iekšā uz Vecrīgu. Vecrīga, viņš tā neļaus, viņam nav tā ieprogrammēts. Tā, paņemsim gada nogriezni. Ok, labi, sākumā paņemsim, iezūmosim Vecrīgu. Rekutēju Vecrīgu, mēģināšu saprast, zin kā, es nav rīdzinieks, bet esi no Kurzemes, bet mēģināšu saprast, šitā vajadzētu būt, šitā tai Vecrīgai vajadzētu arī būt. Te tā tad, Aspāzijas bulvārs sanāk taču vēl, ne? Nu jā, Aspāzijas bulvārs, tad līdz 13. janvāra ielai. Un te apakaļ uz krastmalu. Nu, ok, būsim iezīmējuši visu Vecrīgu. Neko neatrod. Te kaut kāds datums nav īstais. 1 gads uzliekam. Tā, 1 gads. Ok, skatāmies, kas ir pa darījumiem notikuši 1 gada laikā Vecrīgā. Ko mums rāda, lapā redzami 64 objekti, 64 darījumi Vecrīgā 2000, respektīvi, 1 gada nogrieznī, kas ir noreģistrēts zemes grāmatā. Pat var redzēt, ka nav 12. datuma darījumi, 12. mēneša darījumi, ir tikai 11. datuma darījumi ielikti cenu bankā. Līdz ar to skatīsimies to, ko mums piedāvā, bet idejiski, skatāmies, cik bija 10. darījuma, tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un pēc tam 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idejiski 6, 7, 8 darījumi potenciāli varbūt vēl decembrī bijuši klāt, tos mums nerāda. Skatīsimies no 64 darījumiem, ko mums piedāvā. Tad skatāmies, kas mums te labs ir pārdots. Tā, liekam cenu. Skaisti. 5 stāv dzīvoklis, pats dārgākais, kas noticis darījums Vecrīgā, 258,000 eiro. Kad es kādreiz nestrādāju nekustamais īpašums, man likās, ka Vecrīgā vispār tur ir tas dārgākais pats rajons Rīgā, bet īstenībā tā jau nemaz nav. Skatīsimies Teātra iela 12, dzīvoklis 8, kas par īpašumu ticis pārdots. Piedāvājam iegādāties dzīvokli Vecrīgā, Teātra ielā 12. Dzīvoklis atrodas pirms kā rekonstruētā mājā. Fantastika vēl ar liftu, savu gāzes apkursu, zemu komunālajiem maksājumi, attīstīta infrastruktūra, protams, tur viss ir pie vietas. Jā, šitā ļoti skaista vieta Vecrīgā ir Teātra iela. Vecās skaistās durvis. Jā, 200, cik bija 258,000 eiro pārdevuši kolēģi no Latvijā. Vienkārši dzīvoklis īstenībā ļoti, bet maksājam par vietu un arī par kvadratūru, jo cik te bija 5 istabas. Jā, remonts vēl te noteikti ir, ja grib var dzīvot iekšā, bet noteikti, kad kāds cilvēks, kas viņu ir iegādājis, tur uzfrišinās sev tā pa modernu un pa smuko. 258,000 eiro 6. stāvā, bet ir lifts, bija rakstīts, jā. Lifts, vecajā pirmskarākā ietaisīts lifts iekšā. Varbūt jau, ka viņiem, nezinu, tas nebūšu tik kompetents un nepateikšu. Kā tur sanāk, īsti viņiem 1900. gados jau bija lifti. Gan jau, ka bija kaut kāda celtspēja liftu. Tā kā nav neviena bilde ielikta no lifta. Jā, tā kā nemācēšu spriest, vai tas ir rekonstruēt, diez vai piebūvēt liftu, tad lifta šahta klāda noteikti jau, kad šitas te ir lifts, jā. Paga. Šitas izstās pēc lifta? Jā, nē. Nevar saprast. Tā kā, ok, ja liftu 6, 7, 5 starp dzīvos 136 kvadrātmetri, tas ir milzīgs dzīvoklis. Skatāmies vēl viens, ļoti līdzvērtīgs, arī tikpat kvadrātmetri gandrīz Zigfrīda Ants Mērovics ielā. Tā, skatīsimies. Mūsu pirmā ārlietu ministra, tur nost vārdā nosaukt iela, šitā ir super skaista ēka. Šitas bulvāris, kur tas sanāk? Skaidrs, tas ir pašā stūrītī, kad nāk iekšā Vecrīgā.
un treku uz Zigfrīda Annas Meirovicas bulvārī 6, dzīvoklis 4, kas pa varenu tādu ieju. Vienīgais, zin, ka tramvajs blakus ir, kurā stāvā šis ir otrais stāvs tramvajs blakus. Nu, zin, kā te būtu jāprasa kaut kādiem jau ekspertiem un lielākiem, kas paši dzīvojuši, kāda vispār ir sajūta, kad, arī viss tāds vecs diezgan ir, nekas tāds īpaši vecais pārki, cik podiņu krāsnes vēl super saglabājusies labā stāvoklī. Wow! Šito arī ekstra jāpiemaksā viennozīmīgi ir. Arī viennozīmīgi jāremontē, bet paskatieties, cik skaisti kāpņu telpa ir. Nu, vot, un 145 kvadrātmetri. Jā. Vot, un, ko viņš to labu raksta. Tūmā atrodas daudzveidīgas kultūras izglītnes, protams, tur ir viss forši. Tāpēc vienā no vēsturiskiem namiem, kas celts 895. gadā, 100 gadus pirms manas dzimšanas, pēc vācu arhitekta H.O. Hilbiga projekta, iegādēja pieejams dzīvoklis ar brīnišķīgu skatu uz Basteja kalnu un pilsētas kanālu. Mūsdienīgs pārvērtības, paglabāt vēsturiskās vērtības, parketa grīdas. Nu jā, tur laikam varbūt pat iekšā jāsklabā diez vai, bet cilvēks, kas ir remontējis, ja saglabājis, ka griezti ritīgi, tie jau ir 100 gadu veci noteikti. Nu, vot, un skatāmies, kas vēl interesants Vecrīgā. Nu, iesim pa solītim uz leju, līdz 200,000, patīsimies vairākas darījumus. Pat 245,000. Šķūņu iela 6,4. Šķūņu iela, pasties, ir pašā viducītī gan arī sanāk. Pašā viducītī sanāk pa Akmens tiltu, kad brauc lejā, te sanāk iziet, principā pašā Vecrīgas centrā. Kas te tāds ir pazīstams? Mazā monēti, mazā jaunava. Šķūņu iela 6. Pastīsimies, ko rāda Mother Google. Šķūņu iela 6. Riga. Jelgava mums rāda. Šķūņu iela 6. Riga. Nu, kur tas mums sanāk? Mazā foršā tādā ieliņā. Jā, mazā foršā ieliņā. Kur tā māja varētu būt? Šķūņu 4, tātad šitā, kur ir šitien. Šitā visticamāk, vai šitā ir 2, paganē. Šķūņu 6 vajadzētu. Nu jā, Šķūņu ielā. Šķūņu ielā. Ui. Kur tu man te aizmet apakaļ? Šķūņu iela 6. Šķūņu iela 6. Nu, vot tā. Ok, reku viņš man te parādīs perfekti. Reku šitā te ir Šķūņu iela 6. Tā vismaz viņš man rāda, ja es kļūdos, piedodiet, rīdzinieki, bet, reku Šķūņu ielā 6, šitāds te dzīvoklīts, 89 kvadrātmetri, super platība patiesībā, 245,000 pārdots reģistrēts. Moderns jau, reku, šitas jau ir tāds moderns, tāda, ar podiņkrāsnes saglabāt, ja grib tādu maigu siltumu droši var iekurināt. Kamīniņš savus veco laiku. Jā, Vecrīgā, super. Kāpēc nedzīvot Vecrīgā, ne? Viss pie rokas. Kas tas ir? Tas ir kāpņu telpai šitāds stiliņš uz te veco laiku. Ritiks uzlūko kāpnes. Vai osas kaut kāds, vai visticamāk ozols. Jā, skaisti, labi, skatāmies tālāk kaut ko bišķi modernāk, varbūt atradīsim Audēju iela. Tā. 109 kvadrāti, jā, šitas visticamāk ir īstais. Jā, šitas ir stilīgi. Budas saliktas. Jā, šitas stiliņš man patīk ritīgi. Varbūt bišķi pa brūnu ir tu, bet kādam paticis te gatavot, vai kas tas ir nosūcējis milzīgs. Jau labs tāda austrumniecisko pieskaņa, kur kaut kāds ganešs, indiešu zilons. Būda atkal kaut kāds fenšuj stilā ritīgā. Viss pārdomāts, sīk un detalizēt. Fenšuj stiliņš točan ritīgs. Stilīgs dīvīts riktīgi. Šits ir liftu un šitajā ēkā. Jā. Kur tas ir? Audēja iela 14. Skaidrs. Audēja iela 14. Lūdzu, dāmas kungi. 243,000 eiro fenšuj stilā dzīvoklis. Bet, diemžēl, jau pārdots 10. Februārī 10. Pastīsimies nākošo. Smilšu iela 10. 2 stāvu dzīvoklis,
Jaunais projekts, kā viņš varbūt pa jauno projektu nosaukts, tad kaut kā sanāk. Nu notiek kaut kas tāds pats pārbūvēts, kā tas Audē ielā, jā. Nu, skatāmies, Smilšu iela 10. Kāpņu telpa ļoti stilīgi. Lifts. Kondicionieris iekšā. Uz otro stāvu pa tādām spirāla veida kāpnēm uziet. Vot 200 pār 1000 arī, arī diezgan ok dzīvoklis. Viss, kas vainas. Varbūt, protams, varēja bišķiņā labāk sagatavot, kvalitatīvāk sludinājumu, visu bildes salikt, bet ok, viss šajā ēkā. Tāpēc viņš pa jauno projektu tiek nosaukts, tāpēc, ka ir totāli renovēta fasāda un viss pārējais. 1910. gadā celtā ēka. Skaidrs. Tādu dzīvokli par 225. Bišķiņa lētākā, reku jau šitā būs līdz šim viena no lētākajām kvadrātmetru cenām, 1790 eiro kvadrātā, 123 kvadrātmetru dzīvoklis. Bet te nav sludinājums, mēs nemaz neskatīsimies. Next. 1800, 215 tūkstoši, Kungu iela 259. Kungu ielā 259, skatāmies. 297 publicēts, nokaulēts stipri. Un, jā, te ir pa moderno, viss svaigs, svaigi virtuves iekārta. Cik stilīgi sagatavots Airbnb stilā kaut kāds dzīvokli, bildes, priekš Airbnb, moška taisīts bijis kādreiz. Kas to lai zina? Viss super stilīgs. Jā, tikko svaigs remontēts. Šī tāda vecrīgā vieta ir, jā? Labi, nezināju. Ritīgi stilīgi no iekšas arī viss renovēts ir. Un kas šitā ir pēku? 2007. gadā celta atrasta vietiņa, jā, vecrīgā. 1872 eiro par kvadrātmetru. Un jūs lūdzu dzīvojat Kungu ielā. Kungu iela, tas sanāk, kur tuvāk, jā, janvāri ielai. Pavisam uz stūrīšu vecrīgas. Skaidrs. Labi, vēl vienu. Vēl vienu Rihards Vāgners 16.3. Nē, labāk šito. 2700 pirmslaikā, lai skatāmies, ko viņš piedāvā. 185,000 eiro. Tā tika arī ielikts, tika arī pārdots. Skaties, 04, 08 ielikts, 08, 09 ļoti ātri pārdots. Palēto 185,000 ielikts. Klasiskais stils. Sale Pepe. Kas tas tāds Sale Pepe ir? Kaut kāda laikam restorāniņš garšīgs izskatās. Tā, Sale Pepe. Pastīsimies, kas tas tāds ir fiksi. Sale Pepe, ristorante italiano. Ko aiziesim kādu dienu uz tādu? Es neesmu redzējis. Vai vēl vaļā diez ir vispār no 12 līdz 22. Cik stilīgi izstās iekšā. Sale Pepe, viss ok, jāpieraksta. Kur palika? Reku bija. Bet kāds īstenībā šis baigs stilīgais dzīvoklis. Un viņš ir viņu mēnešu laikā pārdevis. Loģiski, ja viņš ir tiešām... Ar savu odziņu dzīvoklis, varbūt ko ir viss projekts kā projekts. Un vainas. Kvalitatīvi izmantot 3 istabas dzīvoklis klusā vecrīgas ielā, ērts plānojums, 2 guļamistabas, viesistaba ar aprīkot virtuvu zonu. Taram. Viss nepieciešams. Mēbeles paliek, tehnika paliek. Viss notiek. Skatāmies, ko rāda karte, kur tas arī ir. Tas jau ir bišķiņ tuvāk ir vecrīgas sirdī. Līvu laukumam, Doma laukumam, labi, vēl tad gabaliņš jāpaiet, bet ok. Skaidrs, ko dāmas un kungi šodien 2024. gadu esam sākuši. Esam sākuši 2024. gadu ar vecrīgas dzīvokļiem un neko vizualizējam, iedomājamies, ka mēs tur dzīvojam jau un, tās lietas kaut kā tā arī notiek un, lai visiem veiksmīgs 2024. gads vēlu pats galvenais veselību. Un uz tikšanos nākošos raidījumus un skatīsimies daudz un dažādus nekustamo īpašumu darījumus. Iziesim cauri Rīgai, noteikti kaut kāds rajonus vēl paskatīsimies, un tad jau iesim uz otru pusi Latvijai, dosimies uz Vidzemi, skatīsimies, kas labs pārdos Cēsīs, kas labs Alūksnē, kas Valmierā, tad dosimies uz Latgali. Un forši pavadīsim laiku kopā, un kādreiz, ka vakarā nav ko darīt, var uzslēgt 10 minūšu video, paskatīties, varbūt kādreiz 20, tā kā, lai jums forši jaunais gads un uz tikšanos raidījumos. Čau!